Vienkārši uzskatu, ka Latgalē ir zemāks līmenis. Ir taisnīgi par vienu un to pašu darbu maksāt vienādu naudu kā Rīgā, tā reģionos. Tomēr patiesībā algu atšķirību var sasniegt pat vairākus simtus. Ja es daru vienu un to pašu darbu Rīgā, Valmierā, Bauskā, Dobelē, es saņemu vienādi. Tas ir šis taisnīguma princips. Ja? Tā tam vajadzētu būt. Lai varētu salīdzināt algas Rīgā un reģionos, izvēlos uzņēmumus, kuru darbinieki strādā teju visā Latvijas teritorijā. Izpētu pārtikas un būvmateriālu preču tirgotāju publiski pieejamos darba sludinājumus. No 6 uzņēmumiem tikai vienā darba devējs noteicis vienādu stundas likmi Rīgā un reģionos. Varētu varbūt tas, ka reikinās vairāk uz to, ka tā ir mazāka pilsēta, mazāki cilvēkiem izdevumi, kaut arī reāli tā nav. Varbūt vienkārši uzskatu, ka Latgalē ir zemāks līmenis, tāpēc arī varbūt mazākas tās algas. Kamēr daļa darbinieku ar zemākām algām ir samierinājušies, jo uzskata, ka tāpat nekas nemainīsies, citi atzīst, ka šo jautājumu vadības līmenī cilājuši regulāri. Paskatīsimies, jūsu, kā jums tur tie plāni pildās un tas apjoms viss. Un tā mums katru gadu tik solīja, izskatīs, un tā mēs uz priekšu netikām. Darba devēja algu atšķirības skaidro dažādi – ar cilvēku pieejamību, darba intensitāti, veikulu apgrozījumu un citiem ekonomiskiem faktoriem. Kompānijas Figure Baltic Advisory jaunākie dati rāda, ka kopumā Rīgā maksā par 14% lielāku algu nekā par līdzvērtīgiem amatiem reģionos. Pētījumā arī skaidrots, cik liela alga nepieciešama Rīgā un ārpus tās, lai dzīvotu normālu dzīvi. Pēc mūsu pētījuma datiem šobrīd ir 38% Rīgā iedzīvotāji, kas nopelna zem dzīvē nepieciešamās algas vienam cilvēkam. Reģionos tas ir 48%. Tā ka reģionos gandrīz puse darbinieku nopelna zemākas algas. Kāpēc vienādu darbu veicējiem reģionos maksā mazāk pat viena uzņēmuma ietveros? Klausieties raidījuma Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai raidierakstu platformās. Atvērtie faili.